Esam gandrīz uz šitā te, lai es beidzot varētu aiziet atvaļinājumā. Ok, pirms mēs sākam, ja pirmkārt, BetSafe Sports, Spirits and Wine, Vapify un Hotbox. Un īpaši paldies vienmēr mūsu labajiem draugiem jau vairākas sezonas Govek Zanemo. Ieduram maksimālu troksni! Bet ejam pie fināla! Kas tur kliedz? Pie pusfināla! Ejam pie pusfināla! Reper pa labi no manis saka, kas tu esi? Marko pļauj pavasi. Jā! Reper pa kreisi saka, kas tu esi? Ejo, te tas sēņa puika, te tas repa spēles Brūsli. Viņš sākumā bija mušmir, vai ne? Viņš čatā zināt šito, jā? Viņš bija mušmir, ķipa, viņš bija tēnī trešajā Last Dance. Es pēc to redzēju viņu. Vienkārši es saku, es gatavojos tam streamam. Un jā, es redzēju sākumā kā mušmir bija. Man liekas, tas ir Amanito. Amanito! Iedodat lielu troksni abiem dalībniekiem! Pirmais, kas sāk, ir Marko. Melošeik, let's go! Pirmais pants! Jā. Jā, paga. Jā. Ko tu jā nebalsoji? Ko tu jā nenobalsoji? Visi gribēja to redzēt. Tu ķipa raksti krūti, saka ne tā komenti. Bet tavi panči tukši, tā kā tavi koncerti. Marko spēlē bumbas vārdos, battle repa, terorakti. Uzvarēšu tevi, tad tev piemiekšu ar trešo aci. Lielais vilks, līķi kremēt vilkšu, kasītīšu, pelnu šito sarkan galvītī. Nospārdīšu zili melnu, sēne sēžu celma. Marko spēli skrien kā forests kropli. Šauju galvā, lai šis sūkātājs visas lodes norī. Zinu, gaidījāt sīvu cīņu, es neatstāšu pat dzīvu viņu. Lieku lodi letālu, ķierēt etālu, lai uz mūžu paliek kā dzimumzīme. Noliec miķi pirms tevi izmet viņi, nahuj tavu mici un micēliju. Kā lai uzvar viņu mistēriju, bet es mīklas minu kā pizzēriju. Es rakstu bārus kā kaligrāfs, gribi kalnus gāzt, bet lavīna klāt. Tādu kā tu pārdotu granulās, seni tagadās lieku kabatā. Kā tava dziesmu nocitētu kādu, bet šeit neviens pat nezin tās. Tev putni galvā es dedzinu kās, tev mute vaļā, neviens neklausās. Oda batlā kā galvas kausa, mazais frīk te dirsā tevi. Čeko kājas no širās kūces, uztaisīšu šeit izbāzeri. Mans homies tevi jau razji bal, pacel galvu. Dublis 2, sēne maģiju pazaudējis, man štīra vairāk pat ieštīrīja. Sēne krīta kā Babilona, jo Marko nāk tā kā Hamurapi. Slēdzu nahuj ārā Amanito, es labāk paklausos Aminatu. Labs un slikts, garš un īsts, es un tu esam antonīmi. No mušmires uz Amanito, pēc šitā batla būsi anonīms. Seki labāks esi tu melo šeit, melo šeit, izslēdz viņam miķi. Bruno Reis, taču lūdzu beidz dot man pomšus pretī. Iedo piķi ar vienu klikšķi, izlaist tavu klikšķi, tevi triki, tikai visiem pišķi te prātu. Viņiem nepiš īsti šeit pusi neprot, tavu vārdu pat izrunāt. Bombs! Band! Jā. Šeit, es te, man liekas, Marko var just vairāk no battle enerģiju, es nezinu. Gats Priedi jautā, šis būs vienīgais battles, ko skatīsies, vai būs vēl kāds. Jā, mēs noteikti vēl kādu varam nosīties 100%. Man liekas, es gribu izbaudīt vairāk, es negribu baigi breakdownu, zini. Es kinda varu vēlreiz iziet uzspies, vienkārši baigi nestādināšu. Es domāju, ka šajam cauri. Jānis man prasa Celsijus labāks par Red Bull. Jau, ja kāds zina kādu Latvijā, kurš ir gatavs ievest Latvijā Celsijus enerģijas dzēriens, lūdzu, es esmu gatavs viņu sponsorēt. Celsijus, citrons un laims, ļoti, ļoti garšīgs enerģijas dzēriens. Viņam kofīns ir 200 mg, kas ir kinda cilvēks vidēji dienā var dzert 400, tā kā, 400 kaut ko bija. Nu, principā vienu buņģiņu tikai vajag izdzert. Ja nedzeret baigi kafiju, tad var 2 buņģiņas. Bet jā, Celsijus ir bomba. Jā, Celsijus ļoti garšīgi enerģijas dzērieni. Jā, un bez cukuru. Galvenais tas ir, ka ir bez cukuru. Jā, ja kāds Latvijā grib ieviest Celsijus, lūdzu, padodies, gribu sponsorēt viņus. Jā, man Celsijus liekas, es viņus
Es Celsius atradu, man liekas, 3 gadus atpakaļ vai 4 uzzināju par viņiem. Jā, Celsius ir ļoti garšīgi enerģijas dzērieni. Melošēk, let's... Margus man saka, varam F6 noskatīties pret dzīvi. No es ielikšu pēc tam balsošanu. Jā. Jā, pamēģiniet. Jā, citrons un laims. Celsius. Pagas nospied nost. Ipa raksti krūti, saka ne tā komenti, bet tavi panči tukši, tā kā tavi koncerti. Markos. Un es zinu, cilvēki var teikt, var piekasīties viņam šitan par to, ka izmanto, ķipa, es esmu redzējis komentārus, kas saka, tavi patām, cik tev skatījumi, cik tev dziesmas ir un vispārējais, ja. Es skaidri saprotu jūsu arguments, ka jums nepatīk, bet man patīk, ka vienkārši Marko ievieš, ka tavi panti tukši kā koncerti, vienkārši tavu panti tukši, tur kā nav, zini, nav svara, nav cilvēki, tāds, man patīk kā Marko pasniedz, bet es saprotu, kāpēc varbūt cilvēkiem besīt tas vairāk. Bet tavi panči tukši, tā kā tavi koncerti. Marko spēlē bumbas vārdos, battle repa, terorā. Bet, ja es atcerēties, ūdeni arī atcer, man ūdens arī man visu laiku līdzi. Uzvarēšu tevi, tad tev piemiekšu ar 3. aci. Lielais vilks, līķi kremēt vilkšu, kasītīšu, pelnu šito sarkan galvītī, nospārdīšu zili melnu, sēne sēžus. Sarkan galvīti vilks arī neapēd, nav tāds, nekā tur bija tie pasaka. Vilks bija bugīmēns, kas ēda. Selma Marko spēli skrien kā forests kropli, šauju galvā, lai šis sūkātājs visas lodes norī. Zinu, gaidījāt sīvu cīņu, es neatstāšu pat dzīvu viņu, lieku lodi letālu. Flowmaiņu. Ierēt etālu, lai uz mūžu paliek kā dzimumzīme. Noliec miķi pirms tevi izmet viņi, nahuj tavu mici un micēliju, kā lai uzvar viņu mistēriju. Bet es mīklas minu kā pizzēriju, es rakstu bārus kā Mīkls min kā pizzērija, tās pančiņš, ko? Uzvar viņu mistēriju, bet es mīklas minu kā pizzēriju. Es rakstu bārus kā kaligrāfs gribi. Jā, bet Jānis pareizi saka, jā, to man pasaka, beigās sarkan galvīt uzvarēja, jā, arī fakti. Mistērija, bet es mīklas minu kā pizzērija. Es rakstu bārus kā kaligrāfs, gribi kalnus gāzt, bet lavīna klāt. Tādu kā tu pārdotu granulās, seni tagadās lieku kabatā. Arī flowmaiņu, let's go. Kā tava dziesmu nocitētu kādu, bet šeit neviens pat nezin tās. Tev putni galvā es dedzinu kās, tev mute vaļā, neviens neklausās. Jā, šis ir rēcīgi. Tās, tev putni galvā es dedzinu kās, tev mute vaļā, neviens neklausās. Putni galvā, zini, šis rēcīgi. Patlākā kā galvas kaus, mazais frīk te pirsā tevi. Čeko kājas no širās kūces, uztaisīšu šeit izbāzeri. Mans homijs tevi jau razji bal, pacel galvu, dublis 2. Sēne maģiju pazaudējis, man štīra vairāk pat ieštīrīja. Es jau biju minējis šito, ka man patīk Marko dabulu šitie mīnīgi vārdi štīra un ieštīrīja, un viņa pēc tam būs melot šeit, un tad viņš saka, melo šeit, nu rītī, man patīk Marko, ka tā spēlē savu vārdiem. Tā kā Babilona, jo Marko nāk tā kā Hamurapi. Slēdzu nahuj arā Amanito, es labāk paklausos Aminatu. Labs un slikts, garš un īsts. Ja kā Amanito, Aminata. Es un tu esam antonīmi, no Mušmīres uz Amanito, pēc šitā batla būsi anonīms. Saki labāks esi tu melo. Man patīk, ka šitas hito vairāk, jā, jo viņš bija Mušmīre, un pēc tam tu pārmaini uz Amanito, un pēc tam būs anonīms. Šeit, melo šeit, izlaiz viņam miķi. Bruno Reis, taču lūdzu beidz dot man pomšus pretī. Iedo pīķi ar vienu kliķi. Gaidam štīri nākamajā sezonā jau. Vai arī viņam šaumaču vajag. Tavu kliķi tevi trik, tikai visiem pišta prātu. Viņiem nepiš īsti šeit pusi neprot. Tavu vārdu pat izrunāt. Bombs! Bān! Iedodam maksimāli troksni, pirmais rauds Marko, iedodam troksni! Iedodam troksni Amanito, vēlreiz! Let's go, Melošēk! Nu ne jau sūda, Marko liela kļūda, Marko ļoti stulbs, Marko mājās sūtu, Marko nevar nebesīt, kā Marko lūdzu neesi, kā...
Nesaukšu tev diagnozi, neesmu es ārsts, bet tas būtu noderīgi, ja tu apmeklētu tādu, jo tas sūds, ko daru, ir verbālā vardarbība, brāli. Šito zemapziņā atstāšu trakākā bērnības trauma, rakstās tev jēlības daudz, izklausās kā bombzis pēc balss. Tā kā būtu pulkstens 10 un pudelē beidzies sals, ņem acetonu, kā dziesmā teici, izdzer viņu sausu. Marko lido, Marko ļoti augstu, Marko ir par daudz. Marko krīt pa ceļam sprandu laužu, Marko paliek augsti. Panikā viņš cenšas bļaut, bet kauli caurduruši balss saites klau. Vismaz tagad viņam ir tas, kā jums nav. Morgā kājas īkšķa zīmīte un vesels bleķa plaukts. Uzmanies, ko liec tu storijos, redzu visu tu čort. Mammai gan jau prieks, ka dēlam patīk paēst viņas torti. Pļavu pāves sapņu krujīs, tevi pārmetu pār bortu, džekam beidzās. Es atceros, ka jau kaut kas man rakstīja čatā par to, ka viņš bija ielicis Instagram story, bet man patīk, ka kādu ķipa cenšās tos mājasdarbus pildīt, pat mēģina skatīties, ko storijos ieliek, jo storija kinda pazūd pēc tam, bet vienkārši kaut kas man teica, ka šis te arī ir, bet tas tā pati double meanings. Jo kāpēc Amanito to teikt, ja tas nebūtu Amanito? Reāli ēst torti, mammas torti, ķipa. Jo patīk ēst mammas torti, kinda, nu ķipa. Nu es, jebkuram šitas ir, ķipa, ietu, ja beta repers savu pasaka, ēstu mammas torti, katram patiktu, jā, bet kurš rep spēlē ieviesti, kas ir torte? Kurš? Grafamāts? Labs, blēmā soundboards, blēd. Tad jāstāj soundboard. Nu jā, kurš ievies, jā, ka torti ir dirsa slēnga, nu reāli šitas ir gala. Es teicu, šitas man vienkārši tā sit nost vispār to enerģiju, es nevaru. Es saprotu, ka viņš tur bija arī domājis, ka viņš uz to Instagram story, ķipa, bet repā, kas ieviesa to slēngu, ķipa, kas ir torte, ķipa, zini? Pļavu pāves sapņu krujīs, tevi pārmetu pār bortu, džekam beidzās lielā mērce, jāēd augsti. Šitā ir mana reāli sejas izteiksme. Paga, es tūlīt uzlikšu, es nevaru, man jāuzliek ir čāt, tūlīt čāt. Es nevaru, tūlītām čāt. Tā, ko es varu, kuras varēju viņu uzlikt, tas bija šitiem. Tāks. Es nevaru uzlikt, jā, ok. Pēc tam es nevaru uzlikt. Pagadies, ka varu uzlikt, kur man ir? Es gribu uzlikt reāli, es gribu ļoti uzlikt šo te. Kur man ir tūlītām čāt, tūlīt būs. Kas tūlīt čāt. Tāks, nē, šitā man nevajag. Šitā man tas ir Discords. Es tūlīt čāt. Tāks, man vajag. Ja es varu uzlikt, es nevaru uzlikt, ja? Nē, es nevarēšu. Es nevaru. Nē. Nē, es nevaru, jā? Ok, es nevaru. Es pēc tam sataisīšu. Nevaru uzlikt, jā, teksts, Discords, nope. Nah, I cannot do this. Ok. Labi, čāt, es pēc tam. Tāks, labi, malcam. Jau prieks. Kroči, jā, mammas torte, es teicu, man sejas izveiks bija tāda paša, kurš man ir uzfilmēts video reactions, ko es gribēju laist ārā, bet es sāku livestreams vairāk. Jā, tad man bija šitas te. Jums nav morgā kājas īkšķa zīmīte un vesels bleķa plaukts. Uzmanies, ko liec tu storijos, redzu visu tu čort. Mammai gan jau prieks, ka dēlam patīk paēst viņas torti. Pļavu pāves sapņu krujīs, tevi pārmetu pār bortu, džekam beidzās lielā mērce, jāēd augsti makaroni. Norī nostav nones. Es, man liekas, varu uzreiz breakdownot, vai ne? Ķipa makaroni arī tas vairāk noteikti Eminem, tas mammas spaghetti. Nenormāli, horizontu daru vertikālu, nomizotu nostevādu slāni, jo tu tā kā dārzinis te stāvi. Ratiņkrēslu vajag, lai es varu laist tevi lejā no kalna stāva. Akmeņainu virsmu, lai tu kristu, pēc tam justu visu ķermeni sāpam. Pielikt punktu, man tev nav paķeksi, esmu mākslinieks, tu tikai repers esi, esmu imūns. Te pret tavu vēzi nekad neredzēsi, man ir pliku plesi. Nu, tas ir kā krūtis tāds
Poršūda tāds mākslinieks un repers. Ok, es došu. Man jādod kaut kas, tad nevar, ķipa, zin, būt tāds uz favorītu pusi, bet... Atkal zvaigzne, kuru gaida reste, es te prosta nulle, tikai mauc uz 10. Viņa augstība tevi deportēs un pēc tam dokumento šito sauks par Brexit. Nehengu ar lohiem, bet nu pats tu bieži tupī. Mazais bēbis, sifo baby pūģu, vēl tev vajag knupīt. Es saku, viņa priekšā savus bērnus atstāt muļķīgi, un nu huizin, vai var dabūt ārā pāvestu no puisīša. Viņš varēja būt žostkāk, viņš varēja to pāvest un puisīti, tur varēja, jo jūs noteikti sapratu, kur man smadzeņi ir. Tāpēc es nevaru būt beta reperis, jo man palielam dažreiz ir bail no tā, ko es domāju, jo beta repā, ja nav limits, kaut kādi limiti ir tie tādi tie, kur ķipa tu ģimeni vai neaiztiec vai kaut kā, bet spēlēt uz to, ka viņš saka pāvests, un to puisīt, jūs noteikti saprotat, kur es eju šito. Viņš varēja daudz žostkāk, viņš varēja strečot vairāk ārā to pāvestu, lai gan viņš uzvarēja, jā, bet viņš varēja strečot, viņš saka, viņš pļauj pāvestu strečot un mēģināt, tipa, zini, spēlēt uz to vairāk, bet izvilkt puisīti no pāvesta. Ķipa, jā, es pat nezinu, vai tas hito, jo es nevaru Amanito noticēt ļoti, es nezinu, kāpēc, es viņam nenoticu. Tāks, Dace, es nekad nebūšu streamers, izskatās pārāk sarežģīti. Lai būtu tāds kvalitatīvs streams, ir ļoti, jā, tas teikšu godīgi, ir baigi jādied iekšās, jā, ja tu gribi, lai tu labi izskaties, lai tev sistēmas un viss, lai tev ir, tur bišķi jāpiedomā ir, jā. Jā, caur MacBook, jā, tāks. Es domāju, WhatsApp tālāk, es domāju, nav ko vēlreiz. Es gribēju vēl teikt, kas viņam Amanito ir. Build-upi uz panču. Vajag, lai es varu laist tevi, lai... Es vēl pateikšu, par kuru vietu es domāju. Es gribu pateikt par to build-upu uz panču, kas ir ļoti atšķirīgi no Marko, jo Marko buildo tāpat kā Dafijs. Dafijs uzreiz man nāk galvā, ka viņš teica, ko es gribu parādīt čatam par to build-upu uz panču. Kam beidzās lielā mērce, jāēd augsti makaroni. Es to liešu no sākuma, mocam no sākuma. Laužu Marko paliek augsti, panikā viņš cenšas bļaut. Go, ieraup troksli! Jānis man prasa, kāds tas prikols par pļauju pāvestu un puisīt nesaprotu īsti. Nu, ķipa, viņš ir, es pieļauju domu, viņš nav domājis to, kā es domātu, kā žostkāk vajadzēja teikt, tāpēc, ka ļoti, cik ir, mēs zinām, cik ziņās pat ir tikuši tie visi priesteri, kuri aiztiek maz zēns, jā. Es saku, es būtu Bartarēvi, es noteikti to minētu kaut kā, vai strečotu tā, ka ja es kaut ko dzirdētu pa Marko un kaut ko iebīdītu to, bet mazu puisīt no pāvesta, tāpēc, ka pāvests ir šis liels, visi respektē pāvesti, jā, bet viņš ir, Amanito uzskata Marko pa mazu puisīt. Es nevaru viņam noticēt, es nezinu, kāpēc, es nevaru. Ieduram troksni Amanito, vēlreiz! Ļoti stulbs, lūdzu neesi, kā? Nesaukšu tev diagnozi, neesmu es ārsts, bet tas būtu noderīgi, ja tu apmeklētu tādu, jo tas sūds, ko daru, ir verbālā vardarbība, brāli. Šito zemapziņā atstāšu trakā kā bērnības trauma, rakstās tev jēlības daudz, izklausās kā bombs. Bērnības trauma, kā labi uzspēlēt uz to, jā, bērnības trauma, PTSD dabūt, ka tu esi vecāks paliec un tā. Pēc balss, tā kā būtu. Digmunds man saka, ka tev nav jātic, ja tu vērtē battle, nevis personību. Bet pagad, Digmund, tu neesi dzirdējis arī žūriju, kuri saka, ka nespēja noticēt, ko viņš saka. Nevar noticēt, jo tic vairāk otram battle reperim. To, ko viņš pasaka, tā jau tā visa būtība battle repam arī ir. Kā tu to pasaka, kādu to enerģiju tu pasniedz visiem, jā. Tik ļoti es arī mājasdarbu pildīs, jā, lai citi cilvēki mēģinātu saprast. Tas ir, es saku, tur ietver lielas daļas, bet tā pati enerģija. Es par to runāju, tā enerģija. Vienkārši man Amanito par to kaķīt un traķīt ļoti sit nost. Tu pulkstens 10 un pudelē beidzies saule. Pak, tas ir tas pats Digmunds? Ar to rītvaru, kas toreiz ņēmās? Ok, sveiks, Digmund.
Ņem acetonu, kā dziesmā teici, izdzer viņu sausu. Marko lido, Marko ļoti augstu, Marko ir par daudz. Te vajadzēja, man liekas, ja viņš tādu build-up taisīt, tad te vajadzēja uz to panču bišku, vai nu citu banču meklēt, vai arī baigi nehito. Marko ir pār daudz, jo tāds lēnāks beats, un tas ir tas build-ups pančam. Ļoti Dafijs to labi dara. Dafijs pēdējā batlā pret Zalsu viņš labi pateica, man ļoti patika, viņš bildoja. Serpim patika viņa albums, viņam patika Viesuļu, that's amazing, un es paklausos tavējo un ienīstu latviešu rap, tas viss build-ups uz to, un tas, ka viņš ir krievu tautības, ja, un ienīstu atkal, kā viņš to pasniedz ar to enerģiju battle, zinu, ir šitās nianses, un jā, šitas bija tas kind of deliveries arī, vai ne? Tas ir deliveries. Viņu sausu, Marko lido, Marko ļoti augstu, Marko ir par daudz. Vai hito šitas baigi, jā, nu, tas acetons, tu zini, jā, šito es pamanīju, tagad amanito. Davai, Marko, otrais, man liekas, otrais man bija mīļākais. Tāks. Māmas torte man arī, ja by the way, māmas torte man sitnost, jā arī, man nepatīk, ja tas prikals. Kā jums patika pirmais pāns? Pagad, Digmund, ja tev pateiktu, tev garšo māmas torte battle repā un visi Latvijā zin, ko torte nozīmē, tas hito vai nehito? Kā tev liekas? Kā tas ir baigais uzbrauciens? Kā man vēl pateikt tev? Nu, Digmund, tā kā pasaki... Nē, vienkārši es gribu, Digmund, saprast tavu domu, vai ja tev battle reperis pateikt, ka tev garšo māmas torti, kā, ķipā, tas ir to baigi, tas 100% taisnība, ja tas ir double meanings, ok, tu ēd māmas torti, tev viņš gāja uz to spageti, māmas spageti, tas hito baigi, bet Marko spēlēja uz viņu vārdu, spēlēja uz to, kad Ots viņu vinnēja, uz tādiem faktuāliem, ko cilvēkiem, ja cilvēks skatās battle rap, viņiem vajag to zināt. Ja? Spēlē arī vārdu spēles, flowu maiņas bija vairāk, nu, ārā, man. Labi, mācot tālāk. Bet labi, man patīk, ka tu gribi argumentēt, Digmund, bet reāli, ja tev pasaka māmas torti, nu, kam man? 3-7-1. Nē, man vajag vairāk troksme! Iedomājies, ja viņš pateiktu Krievijā šito battle laikā. Es pateiktu viedu, kas tur būtu. 3-7-1. Otrais rauns, Marko sāk iedot maksimāli troksmi! Šis džeks pret mani refo manas lainas, domā, ka uzvarēs Bomžarveļa. Kas bija Rendijs? Stāvs, man liekas, laukas sādi baigi. Kas bija? Gejs. Pēdīgs Rendijs, Burlaks to minēja. Jā, ok. Burlaks pret šito te. Lekstam teica, jā, ok. Jā. Esmu tik labs šajā sfērā, tev acis kubā kā tupaks. Tu esi nereāli krūts, es esmu reāli krūtāks. Un ja šī ballīte tava, šī ballīte atvadu. Šitam pacenam vēl liekas, ka planēta ir plakana, realitāti grūti pieņemt. Viņš cenšas to... Tas ir rēcīgi. Īstenībā es tagad aizdomājos, kā Amanito raksta savas, ko arī toreiz, man liekas, teica, jo Dīvo viņu pazina, un viņš man arī mēģināja stāstīt, kad Amanito, ja es viņu zinātu, tad es saprastu, kāpēc viņš raksta kaķīts, traķīts un kaut kādus tos interesantos prikols, jā, un... Šitas īstenībā ir rēcīgi, ķipa zemi plakana. Īstenībā beigas kind of true, ķipa zin, no sērijas. Ka planēta ir plakana, realitāti grūti pieņemt. Viņš cenšas to izbeigt, atvērt dimensijas jaunas zem psilocibīna sintēzes. Nevar sagremot faktu, ka mūsu dzīves beigsies drīz. Tāpēc mana lode izšauj tavu smadzeņu epifīzi. Redz, es arī zinu lielus vārdus, bet kam tas krata te? Gribi betlos blowupota tevi, kasīs nost no tapetēm. Visu laiku vienās drēbēs, te tīrēlis bankrotēs. Blow-ups arī double meanings, tu gribi blow-upot, ķipa, tu gribi izsisties, tu gribi būt blow-ups, jā, bet tu uzsprāksi un tev smēries no sienām. Tas tāds, kur ir double meanings.
Nost no tapetēm, visu laiku vienās drēbēs, te tīrēlis bankrotējis, gan jau tagad batlotē ar brūnām apenēm. Paga, ko lai dara? Marko pretī, tev nav miega, tev zvana, 4 pakas, ne tev zvana, tvaika iela, dolbai jau tu domā, ka pret Marko strādā tavs repšīgs večuk, apēdi pa daudz sēņu. Es būšu tavs bētrips, repa elitē netik tev, bet viņš spēlēt vēl mēģina. Kādam mušmira pretekli, tu bļa pēdiņu sēnīte, viņi saka hote. Šīs ir rēcējok. Kādam mušmira pretekli, tu bļa pēdiņu sēnīte, viņi saka hote. Un steps raksta man pantus, bet lai uzvarēt mani, tev vajag, lai tev ghostwrite ansis. Arī tad būtu grūti, es te kā rūdis pret Dexteru, bombis uzvarēt grib, lai beidzot nopirkt savu cepuri. Viņam smirtīgai jau, tā jau ir pūms no vecuma, un ja tu dirzīsi daudz, es tev, bļeģ, izraušu septumu. Viņš kā lusinēja uzvarēt, viņš tiešām... Dei. Es tev, bļeģ, izraušu septumu. Ko es runāju par to enerģiju? Viņš kā lusinēja uzvarēt. Tu saki to, ko tu saki tā, lai tev var noticēt, ko tu saki, kinda, tipa, makes it true, you know? Es saku, te jāsaprot. Ja tu esi fans beta rapam, tad jāsaprot. Vai vienkārši hip-hopam arī no sporta puskata hip-hops ir sports, un distraka laikiem, jā, Amerikā, protams, un vienkārši es nezinu, vienkārši tas common sense vienkārši, ar šitādi, ja tu nāc ēderi, jo tu saki, like you mean it, vot, es nezinu kā latviski, tā lai notic, like you mean it. Viņš tiešām te domā, veču papis nahuj prom, labāk iepisies kokā, maini vārdus pēc šī batla, tu mainīsi dzimumu, nevaru būt homofobs, es tikko izpisu šo pidaru, pants! Gāja personīgi, man liekas, Marko, šitien personīgi ļoti gāja. Jo. This is a good day. Yeah. Maģija skanēja Zaņārs un maģija skanēja Ango, bet maģis vispār beidza skanēt, kad es ieslēdzu Marko. Uz tevis mašīnu parkoja, motors iepinas matos, fujeks krā... Un tagad ironija, Marko vēl nevienu nelika štajā radio. Marko, uz tevis mašīnu parkoja, motors iepinas matos, fujeks kratās kā katolis, augstas sprieguma vados, sen bija pusmūža gados, jo tagad galus tu atdos, un ja tu esi... Čo, Pēter? Baigais zīmuls, tevi drāzīšu abos, jelus tu atdos, un ja tu esi baigais zīmuls, tevi drāzīšu abos, ja tavs skapis ir skatloks, tad, kad uz humanu skatos, man lieka trokšņa nav batlos, jo visi paliek bez valods, tā kā kuš? No manis mirsti tā kā muš, nāc uz gāzes kame, uz dušu, restim pīstu Rene Buš, lūdzu Dievu, lai tev puiši būtu vairāk sūkājuši nekā meitenes, uz pusu stava bloka lieku kluts, Minecrafts Marko stāvta stīvs pēc uzbūves kā Endermans, kad Amanito nomet rīmes, Marko nomet ekvimentu, bija tikai stiks un tāpat sūkārpā tevi nepieņemtu, jo labākais burvju triks tevi nepacelt šo main eventu, vandalīz nāk apskatīties to, kā Marko papisīs. Nē, bet Sūkār bija kinda, jā, burvis triks tāds, ok. Celt šo main eventu, vandalīz nāk apskatīties to, kā Marko papisīs, tev mēs... Jā, vots grafons ierakstīja arī par tiem fillerlaini, jā, es arī mācos, es pie reiz arī mācos. Un, jā, viņš kinda, es vienkārši es jau pirms tam, pēc pirmā raundas gribēju teikt, ka Amanito, viņš mēģina tā kā storytelling visu laiku ieviest kaut kādu. Morgā tevi atradīs, kas tur vēl tur pirmajā raundā bija, un jā, tas ir, es to pirms tam gribēju minēt, jā. Amanito nomet rīmes, Marko nomet ekvimentu, bija tikai stiks un tāpat sūkārpā tevi nepieņemtu, jo labākais burvju triks tevi nepacelt šo main eventu, vandalīz nāk apskatīties to, kā Marko papisīs, tev nespīd fināls, šī nav tava sezona kā mandarīns, Marko ķipa degas vedu ledu, bled no Antarktīdas, nāku pļavu pāvestu, no dēmoniem te atpestīt, es nesaprotu, kā jūs vispār ticat, ko viņš stāsta, šitais fuja
fujaks reisa māca pareiz pateikt manu vārdu. Gudrs puika, bet pret mani tev te nepietika prāta. Ja es ģenerēju tā, lai gāstu šo deģenerātu, es tevi izmantoju, lai par mani fano tavi fani. Mīli hip-hopu, tā kuce tevi nokrāpā ar mani. Varbūt panči nav vāji, bet ielidot. Es vienkārši tā izstādīju pagaidā, bet šitos esmu dzirdējis, tāpēc es esmu dzirdējis šito te, lai dzirdētu pa mani. Kuce tevi nokrāpā. Fuj, nokrāpa mani, jā. Es vienkārši esmu dzirdējis, tāpēc es baigi nestādinu un... Par mani, varbūt panči nav vāji, bet ielidot tikai pāri mani panči, tie no iekša sāda molekulāri. Tejam, šitai tā kleina masīts. kaut kāds prikals bija. Yeah, I don't know. Kas man jāsaka? Es vienkārši Amanito saku, cīt nost, tad tie daži tie vārdi. Maģija skanēja ango, bet maģija... Man liekas, mēs vienkārši turpinām tālāk. Jā, es Marko arī neklausies vēlreiz. Domāju, davai trešo. Es gribu dzirdēt Marko to tur. Vienkārši mācam tālāk, es domāju. Lai gan man liekas, ka varbūt Amanito bišķi spēcīgāk ienāca nekā pirmajā. Pirmajā raundā, jā. Tā, ja es objektīvi vērtēju. Bet man tā pats, es saku, es vairāk Marko. Bet arī Keiša. Pillerito. Labs. Jānis man saka. Šeit žūrī nebija kaut kāds heits pret Marko tādā veidā, ka Dafijs stāsta, ka balso ne par viņu, vienkārši nepatīk kā cilvēks. Kaut kas bija tur toreiz, bet es nezinu, vai tur bija heits pret viņu. Jā, man neliekas, ka tur bija baigais heits pret viņu. Žūrijā, man liekas, ka žūrī, es pat neatceros, kas te bija vispār bija. Es zinu, ka te bija daudz žūrijā toreiz. Man Bulldogs saka, veči tie tā Minecraft Gaming Hard. Kaut ko viņš par to mandarīnu. Kas ir mandarīns? Es gribēju jau čatam prasīt. Kas man jāzina, kas tāds ir? Šo main event banda līdz nāk apskatīties to, kā Marko papisīs. Tev nespīd fināls, šī nav tava sezona kā mandarīns. Marko ķip... Jā, kas ir šis kaut futbola prikals, un man jāzina šits? Patāgas vedu ledu bled. Tāpēc, kad man vienkārši Marko futbols, es nezinu. No Antarktīdas nāku pļavu pāvestu, no dēmoniem te atpestīt, es nesaprotu. Kā jūs vispār ticat, ko viņš stāsta? Šitais fujaks reisa māca pareiz pateikt manu vārdu. Gudrs puika, bet pret mani tev te nepietika prāta. Ja es ģenerēju tā, lai gāstu šo deģenerātu, es tevi izmantoju, lai par mani fano tavi fani. Mīli hip-hopu, tā kuce tevi nokrāpā ar mani. Varbūt panči nav vāji, bet ielidot tikai pāri mani panči, tie no... Man jāzina ieraksti Bulldog, kas tur bija par to Minecraft, kas tur bija, tas kaut kas traks bija. Es Minecraft neesmu baigi kapājis, es īsti ķip, nezinu, kas tur ir. Tajā brīdī nebija mandarīna sezona, kad aug viņi. Tas ir burtiskā nozīmē domāts mandarīns vai kaut kāds prikols futbolu. Kas vēl varētu būt? Es vienkārši nezinu. Man jāzina. Endermans esot, Endermans Minecraft garš, 13 melns čuvaks. Tas tāds pats kaut kāds Slenderman, kaut kāds prikols arī kādreiz, tagad var nospiest, jā. Šīts nav kaut kas līdzīgs šitam čālim. Es zinu šitādu prikolu, šito es zinu. Bet man jāzina Endermans arī. Es Minecraft neesmu spēlējis, sorry, veids, es neesmu tik ļoti liels gamers, kā jums liekas. Kas šits ir? Šits ir kaut kāds bez galvas. Kas tāds ir vispār? Kas tas tāds ir? Kas tas tāds ir? Oi, cik viņš mīlīgs izskatās Amanito. Amanito tā mīlīgi uzdirs. Mans Slendermans vairāk baigi biedē. 3 čalīts šits ir. Ok. Čau, Zodiak, what's up, man? Grafo saka, liek lūdzu uz viņa bloku, ka tas cute par Minecraft. Ja jūs spēlējat Minecraft, ok, hito, tad tie jums ļoti patīk, tad jau es domāju, tad I guess hito baigi. Ja tie, kas zina.
Bet tas kaut kā, paga, bet tā tad, ja tas hitotu ļoti, tas būtu personīgs, ja Marko bagies Minecraft kapātājs ir. Jo kāds par sakars ir Minecraft, Marko? Vai nu tas ir, viņš grib ieviest to stāstu, viņš ir šitas čalis, 3-metrīgs, un viņš tāpat liks viņu blokā sūdu. Te es saku, ja Marko spēlē Minecraft ļoti bieži kādreiz, jā, tad ok, personiski. Bet ja nē, tad kā jēguši tā? Slendermans, jā, Slendermans gan, jā, šito gan es zinu. Slendermans ir creepy čalīts, kas nāks tavā, jā, kaut kāda spēle pat kādreiz bija, kaut kāda spēle, nē, filma arī iznāca, jā, es neesmu, man liekas, redzējis. Jā, no šīdas ir creepy, jā. Grapavāts saka, ņemt personīgi pančus par Minecraft būtu diezgan loko. Tas būtu trenč for mafija loko. Ok. Jo savādāk es nezinu, kāpēc jāizmantot bits prikals, bet labi, ok. 3-7-1. Fanta drop, kā jums patika otrais rauns? Es jūtos kā futbolā, taisam to sūdu tālāk. Džeks Rafo tikai mans punches, bet arī Keiša punches. Trešais rauns. Marko sāk, Melo šeit, let's go! Prīsetam šārauts. Labi beat. Yeah. Gan jau esi proud ar mani būtu skatuves. Ne tad, kad piecēlos no gultas, es jau biju čempions. Večik pa čempionai, ja kā tev tāpat tā sajūtas veš. Esmu no pļavām domā, mani baida pacens no meža. Tavi panči man Vot, ko es saku? Oh, shit, bļā, šis ir tik labs bārs. Es nevaru, man jābāk patīk. Čempions, večik pa čempionai, ja kā tev tāpat tā sajūtas veš. Esmu no pļavām domā, mani baida pacens no meža. Pļavinieki, mani baida čals no meža. Bļā, šīs ir bār, that's a bār. Jo čals no meža, ķipā meži lieli, biezogņi, jā, un pļavas ir mazas, bet arī viņš no pļaviniekiem ir, un, vienkārši, šitas, that's a bār, šitas ir, that's a bār. Ja kā tev tāpat tā sajūtas veš, esmu no pļavām domā, mani baida pacens no meža. Jā, es arī, Grafmans pareiz raksts, es arī to gribēju teikt, viņš rītīgi labs končs tā bija. Mani būtu skatuves, ne tad, kad piecēlos no gultas, es jau biju čempions, večik pa čempionai, ja kā tev tāpat tā sajūtas veš. Esmu no pļavām domā, mani baida pacens no meža. Tavi panči man kutina, kuce būsi zem tupels, kāpj... Čau, Gunt, what's up, man? Domā, mani baida pacens no meža. Tavi panči man kutina, kuce būsi zem tupels, kāpju sēnē virsū hļupikste, sprākstā kā pūpēdis, dziesma izmeta jaunu, saucās iedomu, šitā būs... Es man liekas, vēlreiz neklausīšos, jā, bet pūpēt šis ir prikals, jā, jo, zikā, ķipa kā sēnēm virsū, bet, tas bija pūpēst uzsprakst. Bet šis ir rēcīgi, jo viņš pirms tam minēja blow up. Varam ļoti paralēls, zin. Sprākstā kā pūpēdis, dziesma izmeta jaunu, saucās iedomu, šitā būs suka tagad tava iedomu uzvar, jo viņš sajūtas prātā, ja domā tiešā viņš krūts ir, seja pumpaina fublet, tu pat balākā mums ir, flovi metaforas cool. Delivery, šits ir delivery, kā viņš to pasaka, šis bija rēcīgi. Viņš krūts ir, seja pumpaina fublet, tu pat balākā mums ir, flovi metaforas cool, tāpat kaut kas nesakrīt, vai tu nesaproti, betlā vajag močīt personības trīs tev brauc un nostās, kamēr... Viņš ir, ja kāds, šis ir rēcīgi grāpamādi, ja kāds domā, ka Minecraft ir personīgi. Shit. Vai tu nesaproti, betlā vajag močīt personības trīs tev brauc un nostās, kamēr bākā beņa. Akmeņkalnis rakstu pantu, es uz tava kapakmeņa. Kā tas ir, ka tik daudz metaforām pasaki, neko repot, kā tu nav tik grūti. Večikin čeko man enerģija, kā nasīsnieks atzīsties, tu jau pārnīsies depresijā, tu graisīsies, asinīm savām aizdīsies, pārpuls jūras un ezeri, trāk plūds, es izraisu, pēc tam šķīstī tavā šitā vēl pelns, es izskaišu, dolba jau vai nesaproti, tavi prikoli ir sekli, šeit nevienam nepiš tavi jogas instruktora rapi, Marko lokans uz jebkura bīta, izroku tev bedi, tagad procentus vai 4, ja brez frūdu bija 4, skaitu labāk es uz širā bīta, norepotu stundu, prīsat saprot, ka pēc Q, viņš parādā man punktu, saņārs pat
Bez brillēm redz, ka stāv pāri stāvs pāru kurts, nemaz nav kurls cirt, ka man ir tagad jāuzvar. Nahuj DMT un tavu astrālo... Forši vārdspēle bija kurls, kurts, jā, bet, jā, atkal. Pāru kurts nemaz nav kurls cirt, ka man ir tagad jāuzvar. Nahuj DMT un tavu astrālo projekciju, trešās acs mani nemana, pat ar lāzera korekciju. Policiju sauc un nevar izturēt šo agoniju. Gribi būt kā JID, sanāk lēta parodija. Atbildī man lūdzu, ja jau tu raksti tik feini, kāpēc tev man fītē zaņāt, tev ar kapteini reidi. Nav pa vēlu padoties, tev padotos moš citas lietas. Šis bija fun, veiksim vēlu batlā tev par 3. vietu. Pats! Es nevaru, bet pļāvas, un tad man tas highlight bars ir štajā visā, man liekas, arī flows jau forši šo vienēšu tā beat. Es saku, highlight bars ir pat tam pļāvas, un baigi krūts, man patīk. Nu, kinda jau objektīvi 2-1, Marko. Nu, jo es zinu, ko Amanito jau zina. Amanito, man liekas, Dībā varbūt kādreiz pateiks par to kaķīts un traķīts, tad tūlīt tam būs. Bet davai maucam tālāk, tad pēc tam pateiks. Es arī gribu to žūriju vēlreiz doklausties, kas tur bija. Es laikam ir pļaujam! Oh, let's go! Tieši tā, Marko. Yeah. Marko Mills, ķipa jūtās baigais boss. Es tev vēlu uz atlikušo dzīvi noķert raiter bloku. Es skaitu perfektu, prosta skaiti ok. Kamēr skaitu pāri štukas, tu līdz 10 skaitīt proti. Vienā rokā miķis man un otrā rokā loks. Ja man būtu trešā roka, tad es plēstu šito fotku. Šis tev 4. battles, tāpēc no sirds tev saku stop. Pacel 5 pirkstus gaisā, ja tev Marko nav top. 6 mazi pundzinieki jāiz tavu bloku. Atstāt 7 caurumus tavā ķermenī ar gloku. 8 kustoņi prātā strādā uz puslodes. Tevi nodirst ir vieglāk, bet nekad darīt neko. 9 dzīvības, ja tu būtu tā kā kaķītis. Es tev 10 reizes pārbraukt ar traķīti. Jo tu visai tautai baro huņu tā kā maķītis. Nesenāca izkāpt te vārā no savas kastītes. Jo, Eograf, viņš... Eograf, Minecrafts, jā. Viņš piemin Minecraft, pēc tam viņš grib viņu lodes, viņam šaut iekšā gloku. Un pēc tam pasaka, es tev sabraukšu ar traķīti, jo tu esi maz kaķīts. Holy shit. Tāpēc žēl, ka varbūt šitā nav acapella battles, jo, ja Marko būtu vēl viens rauns, bet kā viņš to varētu pagriezt pret viņu reāli. Jo. Grāf saka, kāpēc cilvēki aiz Amanito iet sūdā pat traķīt. I don't know, man. Man liekas, Dībo teica, ka man, ja es personīgi zināšu Amanito, tad es apstīšu, kāpēc viņš tā raksta. Es zinu, es redzu čatā, jo visiem patīk tā 1-10. Visiem patīk ļoti, ka viņš no 1-10 mauc 7 lodēm, un pēc jo 9 dzīvības sabrauks traķīts. Un es vienkārši nespēju viņam noticēt. Pa to mammas torti ēst. Un viņš pēc tam grib gun bars teikt. Crazy. I don't know, man. I don't know. Es vienkārši nenoticu, sorry, es vienkārši neticu. Ja tu būtu tā kā kaķītis, es tev 10 reizes pārbraukt ar traķīti. Jo tu visai tautai baro huņu tā kā maķītis. Nesenāca izkāpt te vārā no savas kastītes sasvīts. Pat ar visu to, ka vēl nav aprīlis, pohu. Jā, bet Amanito, kāpēc tu nemēģināji ieflowot ar bišķi? Tur kaut kas bija maķīts, un tad ir... Jā, šoreiz bišķi ieflowot vairāk. Kāds gada laiks, tu tāpat visiem jau apnīc. No manējā flowa tu paliec slapš tā kā tavs sapnīts. Par uzvaru batlos, jo visus sapņus es tev apmīsu. Es nesu tūms, tu tik ielpotos pasīvi. Kamēr tu gules tev ieber fentanilu un nāsī. O, čau, sveiks, Rihard, paldies par subscribe. Vecīt, paldies. Ar nepacietību gaidu, kad mēdījos rakstīs, ka Marko ķermeni ir atraduši bez dzīvības pazīmes. Tev gan jau patīk, ka jebko te var izsacīt. Atkal kaut kāds storytellings aiziet, man liekas. Viņš, man liekas, mazāk vajadzēja, man liekas, story mēģināt personīgs kaut kāds. Tas mājas darbs, man liekas, zini. Ir atraduši bez dzīvības pazīmes. Tev gan jau patīk, ka jebko te var izsacīt, bet es jūtu nevainību tavā liriskajā makstī. Es esmu mazs vīrs, bet tāpat es nāku masīvi. Leju vistas kariju uz grīdas, lai tu paslīd. Paliek pārāk paredzami visi šitie poti. Marko papisī šo batlu, pēc tam iebuhās ar hoti. Tevi klausīties ir pretī, kā es zemenes ar šprotes. Tev uzkāpu uz sejas, tāpēc netī. Tas bija kaut kāds bārs, pa iepisīs ar hoti. Tevi klausīt. Visu kā šūdā aizgāja, what the fuck? Esi pretī, kā es zemenes ar šprotes. Tev uzkāpu uz sejas, tāpēc netīras man botas. Garāki mati un tu pēc auguma garāks. Lieliem vārdiem čali šauj, bet atstāj caurumus mazāks. Ja tu nāc pret mani batlā, tad nav
šaubu, ka pakāsis mikster apslatē bērnu dārs pēc ļaunuma pakāps. Man raksta, visas karijas ir dziesma ar hoti, paslīdēs, ok, visas karijas dziesma, ok, un pēc tam iedzer. Bet kāpēc tur ir punch, pēc tam iedzers ar hoti? Jā, tad viņš varēja to vistas kariju uz beigām, un tad kaut kā dzērs ar hoti, pēc tam tur kaut kas ar to kariju tā atsauc uz dziesmu. Jā, ok. Grafomāns, es saku, grafomāns nevar iet. Grafomānam vajadzētu, tu nevar iet batlot pa lielu. Beikons arī ir čovecīt. Grafomāns rakstā, vizuālās mākslas policiņš Amanito sūdā iet pa filleriem. Nē, viņi tur galīgi sūdā iet. Nē, man patīk ir atbalsts, jā. Man patīk atbalsts savējos, un viss čil, tas ir tikai krūti. Bet jā, es saku, mammas tortes it nost, visi labi zin, ko tas nozīmē. Otrs, kaķīts, traķīts, Minecrafts, es saku, ja viņš spēlē, ok, fine. 1 līdz 10 schēma, ok, daudziem varbūt cepītās, bet es mēģinu klausīties, ko viņš saka. Viņš tur pieminēja, bundzinieki 6, kaut kas tā pacauts bijis, tagad, man liekas, nevar atcerēt, kaut kas bija par tiem 6 bundzinieki kaut kur, man vienkārši sēž kaut kur smadzenēm. Bet viņš pasaka, es būšu tas gloks ar 7 lodēm, un viņš pēc tam saka, bet es tev tā sabraušu ar kaķīti, traķēt mīļvārdiņos, un es nevaru. Es tieši nenoticu. Vai jūs ticiet, ka viņš ņemtu ar ieroci un šautu Marko? Ģipa no sērijas. Zini, I don't know, man. Labi, kas tur bija to žūrī? Bet objektīvi, man liekas, Amanito 2. raundu tad varētu varbūt iedot. Jā, no manis tā, 2-1. 2-1 Marko vinnē, man liekas, tā. Es tad varbūt objektīvi, ja skatos. Amanitos gribēja vairāk paflavot, tā kā Marko tā krūti forši tā bija skanē. Labi, kas te bija? Kas te notika? To žūri. Pie mums ir viesis, kurām, iedomājieties, latvieši arī Spotifyā var taisīt tādus skaitļus. Troksnī, By the way, šits čalīts Urbans Steps bija, mēs skatījāmies off-streamā Dafī Battle'ā, un viņš bija arī žūrijā, jā, šits čalīts. 7-1 prieks būs šeit. Visiem paldies. Te reizekam, ka pirmajā raundā jūs tāda līdzeni diezgan bijāt. 2. rauns. Manuprāt, Reisi, 2. raundā. 2. raundā, manuprāt. Viņš atkal labāk jūta bītu. Manuprāt, asāks bija. Un teikšu tā, atbalsts Marko ir vienkārši, Marko bija arī vairāk personīgāk, arī ļoti forši. Es nezinu, jā, pa tām pūpēģis uzkāps, jā, tas blow-ups smērēs no sienām, bet tu gribi blow-upot 3-7-1, forši, double meanings, un es nezinu, man liekas, vienkārši Marko forši iegaita pie battle. Pagaidi, kas te vēl bija? Kas te bija? Nospiedoši šeit, jā, bet komanda 2. MC arī Malači, 3. rauns. 3. rauns, tas moments, kad jūs saplēsāt visi kopā, un tas bija sinhroni skaisti. Ģipa, ja man būtu 3. roka, un viņš tur teica, ja man būtu 3. roka, tad es varētu, ģipa, kaut kas tur bija to 3. roku, tāpēc viss plēs. Forši, es uzskatu, ka uzvarējāt MC pa kreisi. Jā, ko jūs šodien sarapojāt? Strūbergs. Lai varētu uzreiz ķeros klāt, laikam pie 3 lineāri pārāk jums tā lēnītēm. Abi 2. Tomēr tu mani pārsteidzi, un es atdodu uzvaru tev, Amanito. Ziks, man liekas, man mošku uz vietas. Mani čūjas, kad uz vietas, tad, kad varbūt atbalsts Amanito, bet lai gan Marko tur teica ar daudz. Tāpēc, kad Amanito gāja kā 2. un, zini, tur ir tā vērtēšana atkal, kā jāvēr. Zini, kad ja dažreiz, man liekas, spēlē loma arī, ja tu ej kā 2, tev paliek pēdējais vārds, un ja kinda tu to 3, tu tur iemoc ritīgi hārdi, ja, tur vizuālās mākslas prikoli, filleri visi, ja. Varbūt tas uzsit to atmosfēru, bišķi citādāk, tā enerģija, ko es runāju. Varbūt tāpēc, zini, žūrijā varbūt likās, kā Amanito. Mani tie tās pieņēmums tikai. Kriptodīts saka, man vienīgajam nepatīk, galīgi Strūbergs žūrijā vispār nelikās īstajā vietā. Bet ierakstiet čatā, kā jums liekas, kas žūrijā
kam vajadzētu būt žūrijā? Kā jums liekas? Jums liekas, ka vajadzētu būt iepriekšējiem kaut kādiem battle reperiem? Labi, teiksim, Odam, Marko Točiņam jābūt. Vai ne? 100%. Kurus vēl 3? Serpentīns, es domāju, Serpentīnam jābūt. Serpentīns kinda makes it, man patīk Anšu Ertē. Kuri vēl 2? 2-0, Amanito. Ejam tālāk. Kaut kādu flashback nenotīs. Viņš lēnām. Tagad 2 pagāja Zaņārs vēl, Prīsets, kas tev vēl bija? Kurts vēl. 1, 2, 3, 4, 5. Cik tur ir? 3, 4, 5. Gāks nekā Amanito. Amanito labi repo, viņš ļoti labi raksta, bet, bļēt, tu nevari viņu apēst. Tā kā es dodu balsi par Marko. Man liekas, ka arī Latvijā, es pēdējā laikā sāku daļu streamiem saprast, ka Latvijā arī pazīstami daudz ir. Un kaut kā jāskatās citādāk šito, kad ir daudz pazīstami. Man liekas, ka žūrijā nevar, ja ir kaut kāda rītīga čoma. Ja visi labi zina, ka viņi ir rītīgi čoma. Man liekas, ka ir grūti vērtēt. Ne? Es nezinu. 2-1. Šo visu. Pirmkārt battles, kur man nenormāli patīk, kā Džek dzīvo uz beat. Tas bija vienkārši. Tā kā vienkārši. Tā kā to par... Ierakstam čatā, ko nākamā skatāmies. Vēl vienu battle noskatāmies šodien. Ierakstēt čatā, ko jūs gribat redzēt. Mēs varētu ielikt pēc tam polu. Tā kā... Nezinu, un trešajā raundā bija tā, ka Amanito, vienkārši... Nezinu. Beidzot, tā kā izdarīja tā, ka nebija vairs tik abstrakts priekš manis, teiksim, personīgi. Un es beidzot kaut ko sadzirdēju tev uz tādu riktīgi dzēlīgu, un trešais rauns bija pilnīgais tevis. Un man visu šo brīdi, kamēr visi runāja, man bija nenormāli grūti saprast, kam dot uzvaru, jo es pilnīgi godīgi to gribu izdarīt, no visas sirds. Jo man patīk, ka jūs abi nenormāli. Vienkārši tā kā es vienmēr... Jā, es tieši tā es gribētu, lai jūs ko jārīt arī finālā. Un, zin kā ir, ja nebūtu tas otrais rauns, kur man mazliet nepatīk tā tēma, kā tu iegāji, jo tu reāli visu laiku ildo, pilnīgi. Tās ir manas domas, vecīt, pieņem to lūdzu. Punkts Amanito. Nē, man liekas, ka ir jāsaka, ja saka, ka viņš ir labāk, man patīk, ka kurds saka, tu visu laiku ilo, bet punkts. Tu esi killers, battle rapper killers, bet viņš vina. Man liekas, tad ir jāsaka, ka Amanito bija labāks un viss, principā. Kas nepatika Marko un viss? Vibes. Gaisīgs. Man liekas, Prīsets iedod Marko. Nu, kroč, jā, šits ir skaidrs. Tāks, kas notiek? Man liekas, ok, ko nākamo skatāmies?